Labdien, kolēģi! Labdien, Saeimas priekšsēdētājs kundze, Levita kungs, visi klātesošie, paldies, ka atnācāt uz Rīgas pili. Jāsaka, lielā mērā šī saruna ir turpinājums mūsu februāra sarunai, bet mēs arī ar Saeimas priekšsēdētāju pirms kādu laiku runājām par to, ka mums tomēr vajadzētu vēlreiz gan konstitucionālu ekspertu līmenī, gan vēlēšanu praktiķu līmenī, gan Saeimas politiķu līmenī pārunāt jautājumus, kas skar faktiski vēlēšanu sistēmu, vēlēšanu sistēmas uzlabošanu, vēlēšanu organizāciju. Varbūt pat aktuālāk tagad šis jautājums ir kļuvis arī pēc tā, kas notika jūnijā saistībā ar pašvaldību vēlēšanām. Un tas, ko varbūt mēs varētu šodien darīt, detalizētāk diskutēt par tiem jautājumiem, par kuriem mēs jau sākām diskutēt februārī, un kur, man liekas, bija ļoti labas un interesantas idejas, tātad par to, kas varbūt būtu labojums vēlēšanu sistēmā, pie tam saprotot, ka labā prakse paredz, ka to dara vismaz gadu pirms vēlēšanām, tā kā mēs jau vairs nerunājam par nākamā gada Saeimas vēlēšanām, vai, teiksim, drīzāk mēs runājam par Saeimas līmenī par jau man pat nepierasti jāsaka 16. Saeimu. Varbūt mēs runājam arī par nākamajām pašvaldību vēlēšanām, kurām arī pietiekami laiks, un arī nākamajām Eiropas parlamentu vēlēšanām. Un varbūt tie jautājumi, ko es gribētu iezīmēt, bet pilnīgi noteikti tas ir tikai tāds uzskaitījums. Noteikti ir arī lietas, kuras jūs vēlētos pārunāt, un varbūt tad arī beigās mēs varētu saprast, vai mēs varam vienoties par kaut kādu tālāku darbu, vai tomēr viss ir vislabākā kārtībā un metam mieru un ķeramies pie citiem darbiem. Pirmais varbūt tāds konceptuālais jautājumu loks ir tas, ko mēs arī redzējām lielā mērā tagad, diemžēl pašvaldību vēlēšanas, kas to parādīja, vai, jo pēc būtības tas jautājums ir atvērts, vai mums ir nepieciešams vēlēšana politikas veidotājs. Tādā politiskā līmenī vēlēšana politikas veidotājs līdz galam īsti nav noteikts. Mums ir gan Saeimai loma, gan, protams, ir centrālā vēlēšana komisija, ir tieslietu ministrija. Varbūt ir tā diskusija jāvirz par to, ka tiešām ir viens atbildīgais. Otrs - centrālās vēlēšana komisijas veidošanas princips. Redzējām arī atbildību jautājumu. Bija viena brīdi centrālā vēlēšana komisija atbildīga par visu, tad atbildības sadalījās, nonācām pie nepārāk veiksmīgas situācijas. Otrs bloks, mēs jau sākām mazliet diskutēt, un pagājušajā reizē es īsti varbūt nesaklausīju tādu gatavību uz vēlēšanu sistēmas maiņu no proporcionālās uz mažoritāro, lai gan ir sabiedrībā viedoklis daudziem cilvēkiem un arī politiskajā vidē. Mēs zinām, ka ir partijas, kas piedāvā vai nu iet uz jaukto, vai nu iet uz mažoritāro, bet šeit arī izskanēja, šeit pat Rīgas pilī, priekšlikums skatīties uz vēlēšanu apgabalu pārskatīšanu no 5 uz vairāk proporcionāliem. Man šķiet, tas bija Kusiņkungs, kas teica 10-12, es ļoti labi atceros to sarunu. Un es domāju, tur bija arī zināms racionāls grauds, jo, ja mēs paskatāmies uz to, kā šobrīd veidojās gan demogrāfiskā situācija, gan attīstās šī, arī vēlēšana apgabalu ievēlamo deputātu skaits, tad Rīga un Rīgas vēlēšana apgabals aug, bet mums ir apgabali, kas faktiski pēc būtības rūk. Un tas pats mūžācais jautājums vairākas reizes laikam Saeimā diskutēts, bet noraidīts, ko mēs darām ar diasporu. Diasporas balss šobrīd tiek pieskaitīts Rīgas vēlēšana apgabalam, ir bijuši ļoti daudz pamatot iebildumi, kāpēc. Bet līdz šim mēs neesam kā sabiedrība vienojušies par šo, un arī Saeimā parasti nav bijis atbalsts tādai kardinālākai pārskatīšanai. Tā kā jautājums viens tomēr vēlreiz vēlēšana sistēma proporcionāli, mažoritāra vai jaukta, vai arī, ja tā paliek proporcionāli, vai ir gatavība pārskatīt vienkārši šo te apgabalu skaitu no 5 uz lielāku proporcionalitāti atbilstoši, tad attiecīgi pilsoņu
skaitam. Viens, protams, no jautājumiem, kas vienmēr bijis atklāts, vecums, vēlēšana vecums. Par to, vai ir jēga pārskatīt vecumu, no kur pilsonis piedalās un balso vēlēšanās. Un, protams, vēl viens jautājums, kas ir diezgan aktuāls, un varbūt Mieriņas kundze par to vairāk runās, bet mēs par to esam runājuši. Mums ir faktiski diezgan sadrumstalota likumdošana. Mums ir atsevišķi likums Eiropas parlamenta, Saeimas un pašvaldību vēlēšanām. Tad mums ir Centrālās vēlēšana komisijas likums, kas, es saprotu, arī ir pieņemts pirms laba laika, kas varbūt atspoguļo kaut kādas reālijas, kas ir bijušas aktuāls pirms gadiem. Es saprotu arī, un šeit mums ir arī jaunais Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs, kurš ir ar praktisku darbu pieredzi pašvaldību vēlēšanas, Rīgas pilsētas vēlēšana komisiju vadot, bet mēs arī redzējām, ka tomēr jautājums par to, vai nebūtu arī nopietni runājums par to, ka mēs precīzi nosakām atbildību, precīzi nosakām varbūt arī Centrālās vēlēšana komisijas statusu, varbūt arī tiešām modificējot visu likumdošanu un pārējot no 3 uz 1 vēlēšanu likumu. Es apzināti šo sarunu gribētu tagad, labi saprotot, ka lielā mērā tas ir tikai sarunas sākums. Ja mēs redzam, ka ir nepieciešams kaut ko darīt, tad mēs atkal esam runājuši ar Saeimu par to, ka varbūt tad tiešām ir jautājums, vai pie šī tad strādā īpaši Saeimā, vai tā būtu deputāta apakškomisija vai nē. Ja mēs redzam, varbūt, ka ir nepieciešama tālāk diskusija, varam par to runāt. Ja mēs tomēr nonākam pie secinājuma, ka viss ir vislabākā kārtībā, tad vismaz arī nonākam pie tā secinājuma, ka viss ir vislabākā kārtībā. Un tad tiešām arī sakam sabiedrībai, ka pagaidām mēs redzam, ka varbūt nekādas fundamentālas lietas, par kurām runāt nevajadzētu. Un vēlreiz, tas tiešām šobrīd vairāk ir sarunas pieteikums ar domu uz nākotni, neko jau līdz šī gada oktobra sākumam mainīt, grozīt nebūtu prāta darbs, bet padomāt par to, kā varbūt organizēt un kā varbūt lietas uzlabot, par to varētu runāt. Te es varbūt lieku punktu, bet man liekas, ka būtu tikai ļoti jauki, ja arī Saeimas priekšsēdētāji turpinātu to, ko es sāku, tāpēc, ka, kā es teicu, mums tā saruna bija jau pavasarī, un līdz šim mēs esam nonākuši, un tad, manuprāt, mēs varam arī pilnīgi bez jebkādas hierarhijas, tie, kam ir ko teikt, runā, izsakās gan politisko partiju pārstāvi, gan konstitucionālie eksperti, gan mūsu politikas zinātāji un pārzinātāji, un kas bieži televīzijā un radio saka, politikas vērotāji. Tie arī noteikti ir ar savu viedokli. Paldies!